Es teiktu, ka laikam tomēr vairāk akadēmiski, tas, kas man tieši patika, bija daudzas lietas, ko es biju varbūt dzirdējusi dažādās mācībās. Šeit tika tā forši sastrukturēts tādā loģiskā secībā, kuru es pati savā galvā nekad neizdarītu. Man patika šajos kursos, ka bija gan teorija, gan praktiskais, un bija tā sinerģiski savienots, kad nejutās tā, ka mēs tikai mācāmies teoriju. Mēs arī grupas darbos varējām izpaust to, ko esam sapratuši, un paņemt varbūt tās, ko kolēģis ir ieguvis un iedarboties. Jā. Man tā paša vērtējums būtu 50/50, jo teorija ir svarīga, lai saprastu, kā veidojas procesi, kā digitālā transformācija notiek, kas jāņem vērā, bet praktiskā bagāža ir viennozīmīgi svarīga caur šiem grupu darbiem, ko mēs izstrādājām, caur mājas darbiem, lietas, ko faktiski tu ņem un attīsti un realizē. Kā arī, protams, praktisko piemēru izklāst ne tikai pat no profesoriem, bet arī no pašas grupas, no mūsu kolēģiem, kad stāstīja par to, kā viņiem notiek, ko viņi ir redzējuši, pieredzējuši. Tas tiešām bija ļoti noderīgi. Ja ir jautājums par to, vai mikrokvalifikācijas kurs ir praktisks vai teorētisks izglītības process, tad es domāju, ka tas drīzāk ir praktisks, jo teorētiskas zināšanas ir iegūstams ilgākā laika periodā, lasot ļoti nopietnas un lielas publikācijas, kuras ir noteiktā veidā sagatavotas. Turpretī mikrokvalifikācijas kurs ir kaut kāda papildus mācīšanās, mūža izglītības elements, kurā tu apgūst kaut ļoti šauru nozari, iegūst zināmu izpratni, bet, protams, tā pilnīgi noteikti nav salīdzināma ar kārtīgām, ilgstošām teorētiskām studijām.